Šajā pavasarī Rīgā un Kurzemē plānots uzņemt Āzijas grāvējfilmu My Way, jeb latviski Mans ceļš. Tas būs stāsts par kādu korejiešu kareivi, kurš Otrā pasaules kara laikā, karodams Japānas, Krievijas un Vācijas armijās, tiek Normandijā saņemts gūstā. To producē Dienvidkorejas kompānija The Directors, un tās režisors ir Āzijas kino industrijas ietekmīgākais režisors Ye Kyu Kangs. Latvijā filmas producēšana norisinās sadarbībā ar Film Angel Studio un tās izpildproducentu Tomasu Makaras. В Риге, Латвии, в общем итоге будут 22 дня съемочные. Сам фильм снимается за 130 дней. Это значит, у нас как бы европейский, часть европейского действия. Это Нормандия, Лондон, Берлин и Россия. Ar ko mēs esam interesanti ārvalstu filmu producēšanas kompānijām, Tomas Makaras min mūsu lokācijas, īpaši vēsturiskajām filmām, pieredzi, salīdzinoši lētākās izmaksas un Rīgas fonda darbību. Neskatoties uz krīzi, Film Angel Studio aktīvi strādā. Я, может быть, про коллег с других компаний не буду говорить, но если сравнить, скажем, в течение 3 лет, и вот за последние 2 года кризиса, то сам оборот и масштаб съемок, который мы делаем, у нас повысился на где-то 300%. I found the Film Angels is on the locationguide.com. It's a kind of website. It's the most popular website to finding a location. And then I found the NHK film that they're gonna shoot in here, and also they work with the Film Angel Studio. So I will contact the NHK producer, and I met him in Korea. So I will ask to him, so how was the Film Angel Studio? So they said it was a great job with the Film Angel Studio and great shooting in Latvia. So we wanted to find Thomas and the location, the Julkalle. Lai attīstītu filmu ražošanu Latvijā un veicinātu ārvalstu finansējumu piesaisti Latvijas filmu nozarei un Rīgas pilsētai, Rīgas dome sadarbībā ar Nacionālo kinocentru izstrādāja un pagājušā gadā ieviesa līdzfinansējuma programmu Rīgas filmu fonds. Līdzfinansējuma konkursa uzvarētāji iegūst iespēju pēc filmas uzņemšanas atgūt daļu no Rīgā iztērētajiem finansu līdzekļiem. Mēs uzlūkojam šādus projektus ne tik daudz varbūt no kultūras, kas ir ļoti svarīgi, bet mēs uzlūkojam to kā no uzņēmējdarbības attīstīšanas aspekta, jo šādos projektos pārsvarā tiek nodarbināti uz vietas mūsu paši cilvēki. Un tas ir reāls darbvietas gan pašā filmas uzņemšanas procesā, tas ir gan masu skati, gan dažādu dekorāciju izgatavošana, gan loģistika, bet tas ir arī viesnīcas biznesa, kas iegūst restorānu, kur ēdina cilvēkus. Tādēļ mēs to skatāmies, ka tas ir ekonomiskais stimuls, teiksim, braukt šeit un tātad tērēt šeit naudu, kas ir acīm redzot pats būtiskākais darbvieta un ekonomikas izaugsme. Rīgas pilsētas izpilddirektors gan nevarēja pateikt, cik lielā mērā šī programma atmaksājas, bet ir plāni attīstīt kino industriju Latvijā. Tas, kas šim biznesam ir ļoti svarīgi, arī, ka šeit ir Rīgas kinostudija, un acīm redzot, mēs, kad runājam ar speciālistiem, būtu svarīgi, ka varētu te arī filmas attīstīt un šādu pakalpojumu. Tādēļ tomēr mēs zinām, ka Rīga ir izsens bijusi arī kā tāda kino viena no galvaspilsētām, arī bijušajā Padomju Savienībā. Šeit ir dziļas kultūras, tieši filmēšanas tradīcijas. Mums viņas vajadzētu tomēr attīstīt, un es domāju, mums ir ko piedāvāt. Darbiem ir noslēdzies un turpinās tālāk visa sagatavošana.